uzstās kā pēdējais pirms kafijas pauzes uzstāsies Jānis Tupuls no Tieto Latvija, IKT direktors. Man ar to mikrofonu labāk patīk. Tā un kā ar šo ir jārīkojās. Ok, pamēģināsim. Jā, strādā. Tad labdien, godājamie mācību spēki vispirms, cienījamie kolēģi un konkurenti, bet vislielākais sveiciens ir studentiem, kas te ir auditorijā visvairāk ir pārstāvēti. Mani sauc Jānis, es strādāju Tieto Latviju precīzāk, un mans darbs tikai daļai ir saistīts ar IT drošību. Bet pateicos par lielisko iespēju pafilozofēt kopā ar jums minūtes 20 par šo tēmu, jo tas, ko es redzu savā pieredzē, jau vairāk nekā 20 gadu IT sfērā, es redzu, ka IT drošības aspekti kļūst arvien svarīgāki un svarīgāki, un manā ikdienā aizņem arvien vairāk un vairāk laika. Te bija arī aicinājums tā kā uz diskusiju. Es ar baudu noskatījos iepriekšējās prezentācijas un mēģināšu pakomentēt viņas. Un viens komentārs man radās jau pirmajā slaidā, te ir rakstīts IKT direktors. Un atzīšos godīgi, tas tā nav. Es neesmu IKT direktors. Un tas savukārt ir mājiens uz to, ko Ivo stāstīja par liquid workforce. Mēģināsim pavisam latviskot. Kustīgais darba spēks, mainīgais darba spēks. Jā. Viens pavisam konkrēts piemērs, un mums arī Tieto Latvijā ir tā, ka mums ir amata apraksta, likums to joprojām prasa, bet vai viņi ir aktuāli tiešām? Jā, protams, ka ir. Pienākumu saturs ir ļoti mainīgs. Arī darba vieta ir ļoti mainīga. Ne visi vairs strādā ofisos, virtuālais darbs ir ļoti izplatīts. Bet ko gan es vēl varētu pastāstīt par IT drošību pēc tam, kad ir uzstājies drošības speciālists? Tā tad vēlreiz. Kā jau teicu, liels paldies par lielisko iespēju pafilozofēt par šo tēmu. Līdzīgi kā profesors Ambeņs teica, viņš teica, ka viņš nerunās par to, ar ko viņš ikdienā nodarbojās, bet par to, kas viņam patīk un interesē vai ir bijis interesants. Labi, pie tēmas. Tad, kad es apmēram 20 gadus atpakaļ atstāju šīs telpas ar diplomu padusē, tad vienmēr esmu atcerējies, ka jebkuras civilizētas diskusijas pamatā ir definīcijas. Un tādēļ es uzskatīju vienkārši par savu pienākumu šo slaidu parādīt. Un, man tīri no praktiskā viedokļa arī viņa tīri labi noder un patīk. Respektīvi, industrijas standarts, precīzāk standartu grupa, ISO 27000, kuri saka ļoti vienkārši, ka mums ir jārunā par datu, jeb sistēmu aizsardzību, jeb nodrošināšanu. Tātad jānodrošina pieejamība. Kā mēs to saprotam? Tādā ziņā, ka viņi vienkārši ir pieejama caur tīklu vai fiziski pieejama, vai arī, ja tur kaut kas saplīst, mums ir rezerves kopija. Mums ir jānodrošina, ka tajās sistēmās neglabājās muļķības, respektīvi, ka tie dati ir ticami. Te arī citi jēdzieni varbūt nedaudz izsekojami, autentiski un tā tālāk. Un visbeidzot, konfidenciāli. Konfidencialitāte arī nevajag uztvert šo vārdu tā ļoti burtiski, aiz tā stāv diezgan daudz kas. Es teiktu, dati ir pieejami tam, kam viņiem ir jābūt pieejamiem. Ok, tik tālu par definīcijām. Šitā bilde man arī patīk tāda. Tagad pie tās filozofijas tomēr. Kas tad notiek mūsdienu pasaulē? Pirmkārt, jebkuram iesaku pavisam nesen noskatījos kaimiņu valsts prezidenta uzrunu Eiropas parlamentā. Jā, Eiropas parlamentā. Te ir tiem, kam patīk mājas darbi, te varēs atrast, kur to var noskatīties.
Izcila valsts vīra runa manā skatījumā, kur viņš pārsvarā runā par Eiropas izaicinājumiem, tā skaitā migrācijas krīzi un citām lietām. Bet man kā IT speciālistam īpaši patika tas, ka viņš cilā tēmu par 5. brīvību. Es nākamajā slaidā paskaidrošu, kas tas ir, kur runā tieši par datiem, respektīvi par mūsu IT speciālistu pasauli. Ko es ar to gribu teikt? Es gribu teikt, ka jā, šīs tēmas, dati un tā skaitā datu drošība ir uz mūsu politiķu rakstām galdiem ikdienā. Konkrētāk par 5. brīvību, tīri, lai paskaidrotu. Tātad runa iet par Eiropas vienoto digitālo tirgu, kur tiek uzskatīts, ka, lai tas strādātu, ir jābūt spēkā 4 brīvībām. Tātad precēm, pirmkārt, otrkārt pakalpojumiem, treškārt naudai jeb kapitālam un ceturkārt cilvēkiem ir jāspēj brīvi pārvietoties pāri robežām. Diemžēl tas tā nav, līdz ar to mūsu politiķiem ir darbs, ir ko darīt. Savukārt tas, par ko savā uzrunā teica prezidents Ilves, bija, ka bez tās 5. brīvības, bez datu brīvības, bez iespējām datiem pārvietoties pāri robežām, nekas tur nesanāks, un es viņam absolūti piekrītu. Diemžēl mēs arī ikdienā redzam, ka mēģinot iepirkties internetu veikalā, to preci nepiegādās. Un īstenībā arī mēs neredzēsim visas tās preces, varbūt, kuras citās Eiropas valstīs būtu pieejamas. Un, jā, prezentācijas nosaukumā bija kaut kas par mītiem. Es laiku pa laikam mēģināšu dažus no viņiem nosaukt. Tad, manuprāt, runājot par to, ar ko nodarbojās mūsu politiķi, viens no mītiem, kurš tomēr vēl šur tur ir sastopams, gan ierēdniecībā, gan politikā, ir tāds, ka tās IT sistēmas un dati tas ir tikai līdzeklis. Nē, tas, manuprāt, ir mīts. Rūpēties par mūsu datiem, tas ir politisks pasūtījums, nevis līdzeklis. Pasūtījums mūsu politiķiem, tas ir viņu darba uzdevums ar to nodarboties. Ko mēs redzam sabiedrībā? Īstenībā šī tēma nav nekas jauns. Homo sapiens jau ļoti sen ir atklājis, ka, lai tiktu pie resursiem, viens no tādiem salīdzinoši vienkāršiem veidiem ir atņemt viņus citiem. Un tas, ko mēs redzam šodien, principā ir tas pats vecais, tikai jaunās skaņās. Mēs redzam šādas ziņas, visdažādākās. Bet tas, ko es šeit gribēju teikt, tas tiešām nav nekas jauns. Un atkal atgriežoties pie mītiem, es joprojām laiku pa laikam satieku cilvēkus, kuri uzskata, ka tas uz viņiem neattiecās, kad ar viņiem tā nekad negadīsies. Tas arī ir viens konkrēts mīts. Tas attiecās uz mums visiem. Uzbrukumi notiek ikdienā, līdz ko jūs esat tīklā. Faktiski jums uzbruk, pat ja jūs to nepamanat. Tā ir ikdiena. Nedaudz par to, kas notiek organizācijās. Šeit es vairāk gribētu runāt varbūt par finansiālajiem, ja vērtības aspektiem. Pirmkārt, un tas ir mīts, dažreiz domā, ka mums ir vajadzīga drošības sistēma, tāpēc, ka viņa ir vajadzīga. Absolūti nē. Šeit ir jāparunā par to, cik vērtīga ir tā informācija vai sistēmas, kuras mēs gribam aizsargāt. Ir jāpadomā par to, cik tā ir vērtīga mums un kāda vērtība būtu hakerim potenciālajam vai mūsu ienaidniekam, kurš tai varētu uzbrukt. Ļoti lielā mērā organizācijās IT drošība patiesībā ir risku pārvaldības sastāvdaļa. Kopējo risku pārvaldības ietvaros arī IT drošības riski iekļaujās ļoti labi. Un arī informācijas zaudēšanas izmaksas ir viens no būtiskiem aspektiem, par ko ir jādomā. Lai arī kā mums biznesā visu nepatiktu pārvērst naudā, par to vien nedrīkst runāt, ir jādomā par reputāciju. Te jau arī iepriekšējie runātāji vairākas reizes pieminēja ētiku.
Jā, tā ka jārunā ir ne tikai par finansiālo vērtību, bet arī par netveramākām lietām. Un šeit varbūt nebija mana doma, lai jūs izlasītu šo slaidu. Te ir runa par vienu no tendencēm, kas notiek IT tirgū. Tie arī Ivo laikam teica, ka faktiski tie IT budžeti, tas naudas apjoms, kas kopumā tiek IT jautājumu risināšanai patiesībā stagnē, īpaši nemainās pēdējā laikā, bet tas, kas ir redzams industrijā, ir redzams, ka tā budžeta daļa, kas tiek veltīta IT drošības jautājumiem, viņi palielinās. Te, teiksim, arī ir tīkla drošība, risku pārvaldība un tā tālāk. Respektīvi, es gribu teikt, ka tie jautājumi, kas ir saistīti ar drošību, viņi ir augšgalā. Un augšgalā šeit ir tas, kas IT cilvēkiem patreiz šķiet tas būtiskākais. Man diemžēl praksē strādājot, nākās saskarties, es pilnīgi piekrītu iepriekšējiem runātājiem, ka tie vismuļķīgākie gadījumi dzīvē joprojām gadās. Respektīvi, te mans aicinājums ir vienkārši katram no mums personiski atceramies par šīm 5 lietām. Un te es domāju nevis ejot uz darbu vai ejot uz mācībām, bet vienkārši mums kā cilvēkiem šīs lietas ir absolūti manā skatījumā nepieciešamas ikdienā. Man ir viens lūgums. Mēs kā grupa šeit varam atbildēt uz vienu jautājumu, uz kuru mēs katrs kā indivīds varbūt nevarēsim, par aktuālo situāciju. Kam ir personiskās fotogrāfijas? Uz telefonu vai uz datora? Pacim rokas. Te ir gandrīz visiem, mēs te esam kaut kur ap 50 cilvēki. Kam ir šo fotogrāfiju rezerves kopija uz diska vai uz fleškas vai pie sevis kaut kur? Te arī ir ļoti daudz, bet ok. Kam ir šāda kopija kaut kur mākonī? Roku ir mākonī. Kā lūdzu? Tas, ko es gribēju teikt, mēs labi redzam, tās fotogrāfijas ir gandrīz visiem ir tā cietā kopija, diezgan daudziem ir arī kopija mākonī. Bet ne visiem. Paldies par šo informāciju. Mans vienīgais komentārs ir, padomājam par šo fotogrāfiju vērtību un ko mēs esam gatavi darīt, lai viņas aizsargātu. Tas ir pavisam vienkāršs piemērs, ko, manuprāt, vajadzētu izdarīt katram. Tikpat labi padomājam par parolēm, padomājam arī par pārējām lietām. Un tas mīts, ko man diemžēl nākas šeit atspēkot pie šī slaida, ir tāds. Es ikdienā saskaros ar to, ka pie mums uz Tieto Latviju nāk strādāt jauni darbinieki. Un tas mīts ir tāds, ka mums gribētos domāt, ka šīs elementārās patiesības iemāca skolā vai ģimenē. Diemžēl neiemāca. Es te pakomentēšu, iepriekšējiem runātājiem bija jautājums, cik daudz ir to, kas iekrīt, un vai ir atšķirības starp viņiem. Tad, jā, protams, arī es vēroju, ka ir atšķirības starp IT speciālistiem, kuri daudz labāk jūtās šajā jomā un ir izglītotāki, un rezultāts ir labāks. Un tiem, kam IT zināšanu nav, IT specifisko. Bet tā mūsdienu realitāte ir tāda, ka bez viņām vairs nevar neviens, un līdz ar to varbūt tas mūsu, kā IT speciālistu misija, zināmā mērā ir izglītot pārējos. Jūtos pafilozofējis, parunājis par to, kas notiek. Tagad nedaudz varbūt informācija jums, studentiem, kas jūs sagaida, vismaz manuprāt, ja jūs skatāties uz IT drošības speciālistu amatu kādā uzņēmumā, vai vismaz ir interesi par to. Pirmkārt, protams, ka izglītība. Un jā, kaut kādus darbus IT jomā var darīt arī ar vidējo speciālo IT izglītību, bet manā skatījumā tie darbi galīgi nebūs interesanti. Piemēram, pēc kāda komandas uzstādīt ielāpus sistēmām, jā,
maizi ar to varēs nopelnīt tīri labi, jo, kā es minēju, nauda būs. Bet vai tas būs interesanti? Noteikti nē. Tas, ko es varu teikt, ka jo augstākā izglītība datorzinātnēs jums būs, jo jūsu dzīve būs interesantāka un daudzveidīgāka. Līdz pat tam, ka viens no drošības speciālistiem, piemēram, Tieto Latvija ir ar doktora grādu un var pievienot daudz vairāk vērtības nekā ar mazāku izglītības apjomu. Otra lieta, kas neapšaubāmi ir, gandrīz vai pēc noklusējuma, ir jāskatās uz profesionālajām certifikācijām. Šeit ir tikai pāris piemēri. Neuztveriet šo kā absolūta informācija, kas ir izsmeļoša. Šis slaids ir domāts, lai veicinātu jūsu pārdomas un jau saulaicīgi jūs skatītos. Te jau arī Ivo laikam teica, ka pabeidzot skolu, jūs turpināsiet mācīties. Es varu padalīties. Man teiksim, mērķis manā komandā ir, lai cilvēki apmēram 10% no savu darba laika veltītu mācībām. Tad ir specialitātes, datubāžu administratori, un tā skaitā arī drošības speciālisti, kuriem tas procents ir lielāks. Respektīvi, jūs vērā ņemam savu laika daļu, veltīsiet mācībām arī pēc skolas. Izglītība un teorija tas ir labi, bet nonākot darba vietā, ir jāpārzina faktiski visas komponentes, no kā tas viss sastāv. Šajā slaidā es esmu mēģinājis pārskaitīt dažus vārdus, dažus nosaukumus, lai to kopu raksturotu. Kā piemēram ražotāju produkti vai atvērtā koda produkti, no kā sastāv tās sistēmas. Respektīvi, drošības speciālists nevar īsti strādāt, ja viņš nesaprot, kā strādā katra no tām komponentēm. Varbūt nav jāzina visas detaļas par katru no komponentēm, bet tomēr izpratnē ir jābūt ļoti labai. Nākamais, kas manuprāt ir svarīgi, pateikt, un te es atsaucos uz vienu drošības blogeri, ja nemaldos arī profesors Ambainis uz viņu atsaucās. Man šis izteiciens ļoti patīk. IT drošība nav produkts, tas nav tehnisks risinājums. IT drošība tas ir process, kurā ir gan cilvēki, gan arī šie tehnoloģiju produkti. Un atkal, arī šis slaids faktiski nav par to, ka viņš būtu izsmeļošs vai kaut kāds. Ir svarīgi zināt industrijas standartus, tie pāris piemēri. Tas pats ISO 27000 standartu grupa. Piemēram, ja strādāsiet datu centros, tad saskarsieties ar šo standartu. Ja atnāksiet strādāt uz Tieto Latviju, tad diezgan liela iespēja, ka saskarsieties ar maksājumu karšu industrijas datu aizsardzības standartiem. Tā ir lieta, kas ir ikdiena. Riska pārvaldību jau pieminēju. Pie mācībām nav tā, ka mācīsieties tikai teoriju, mācīsieties arī citu uzņēmumu labās prakses, špikosiet, paši dalīsieties ar to. Un neapšaubām visu laiku jāseko jaunumiem. Šeit es domāju gan jaunumus, piemēram, ievainojamību nozīmē, gan arī jaunumus par to, kas vispār notiek industrijām. Paldies Dievam, šo slaidu izstāstīja iepriekšējais runātājs. Paldies vēlreiz. Es tikai tad varbūt norādīšu, tiem, kam tā tēma tiešām ir ieinteresējusi, te bija tādi pāris raksti, kas bija tīri interesanti, var palasīt brīvajā laikā kā mājas darbu. Es jūtos, ka es būšu padalījies ar to, ko es domāju par IT drošību patreiz Latvijā un pasaulē. Vēlreiz teikšu, ka šis ir labs aicinājums. Darbs ir tiešām interesants un vispusīgs. Un pašās beigās gribēju pateikt vēl vienu lietu, ka informācijas sistēma, jebkura, ir tieši tik droša, cik drošs ir tās vājākais posms. Un to mums būs būt atcerēties. Paldies par uzmanību. Tagad laikam laiks jautājumiem.
Es tikai pirms tiem jautājumiem gribēju teikt, ka man te ir balva interesantākajiem jautātājiem. Absolūti subjektīva balva. Uz priekšu pēc balvas. Jautājums bija, kā atrast to vājāko posmu. Daļa no atbildes jau bija manā prezentācijā. Pirmkārt, ir jāpārzina visi šie posmi. Otra daļa arī bija manā prezentācijā. Ir jābūt procesam, kurš nepārtraukti uz viņiem skatās. Tā būtu mana īsa atbilde. Jā. Vēl kāds jautājums? Mans jautājums bija saistībā ar jūsu izteikumu par 5. brīvību, datu brīvību. Un ļoti interesanti nostādne. Vai šeit mums nav jāiet atklāts sabiedrības ceļš, kuri dati ir ierobežots pieejamības informācija un kur nē. Piemēram, mums universitātē studentu atzīmes ir riesmīgi slepena informācija. Neviens viņu nedrīkst uzzināt. Tad tas atzīme ir pilnīgi zaudējis savu jēgu kā tādu. Gadījums ar NEO, ar algām. Vai mums nav jāpāriet uz atvērtu sabiedrību datu jautājumā? Daudz atvērtākā šodien. Manuprāt, jūs runājat par 2 lietām savā jautājumā. Tā, protams, būs mana interpretācija. Datu konfidencialitāte, respektīvi tas jautājums, kādiem datiem ir jābūt pieejamiem, kuram ir katru konkrēto datu jautājums, teiksim tā. Es par šito parunāšu vairāk nekā vienā teikumā. Par katriem konkrētajiem datiem tomēr mums ir jālemj. Es nedomāju, ka jebkad varētu būt tā, ka visi dati ir pieejami visiem. Un tas, manuprāt, ir demokrātisks process. Tas ir mūsu kā demokrātiskas sabiedrības individuālai lēmumi. Vai atzīmes ir publiska informācija? Jā, nē. Vai medicīniskā informācija ir publiska informācija? Nē. Vai politiķu algas ir publiski? Laikam jau tagad ir īstenībā. Tikai grūti tikt klāt ar tiem atvērtajiem datiem ir tā, kā ir. Bet runājot konkrēti par 5. brīvību, manuprāt, tā problēma ir tā, ka datiem joprojām pastāv valstu robežas. Un tā ir tā 5. brīvības definīcija, ka dati nevar brīvi plūst pāri valstu robežām, un tas gan ir, es teikšu, latviski sviests. Es pat neredzu tam iemeslu. Tā ir vienkārši mūsu vēsturiskā domāšana, mūsu vēsturiskā inerce, kas mums liek turpināt pa vecam. Un tur es ar visām 4 atbalstīšu prezidentu Ilvesu, vai arī, īstenībā jā, par Eiropas digitālajām lietām arī atbildi. Tepat kaimiņu valsts pārstāvis Igaunis, tā ka šos cilvēkus iesaka atbildēt. Vai es atbildēju uz jautājumu? Laikam nē. Mēģinam vēlreiz. Es tomēr iebildu pret datu plūšanu pār robežām sen ir atļauta un notiek. CSDD reģistrējot automobīli pie mums Latvijā, paskatās reģistrā Vācijā, vai viņš noņemts kā eksportēts. Tas plūst jau 10 gadus. Bet ir cita problēma, ka pirms Eiropas biznesa reģistru veidojot, izrādījās, ka katrai valstī pieejamā informācija ir atšķirīga. Latvijā ir publisks reģistrs, un Itālijā ir ļoti nepublisks atkal. Tur ir problēma, kad nav šīs likumdošanas saskaņotas. Un tāpēc es runāju par atvērto sabiedrības modeli. Jā, paldies par komentāru. Un šajā gadījumā es pilnīgi piekrītu, ka tas ir uzdevums mūsu politiķiem šo lietu sakārtot un panākt, lai tur nebūtu šādi. Cerība nav. Es ar cerībām skatos te uz nākamo paudzi. Es domāju, ka ir gan. Jā, ir lietas, kuras nemainās gada vai 5 gadu laikā. Ir lietas, kurām ir vajadzīgs nomainīties paudzē vai 2. Tādi mēs esam. Jā, te bija vēl jautājums. Saistīts par datu drošību. Tad ir cilvēki, kas labprāt pastaigātos pa visiem iespējamiem dzīvokļiem un paskatītos tīri intereses pēc, kas tur darās. Vai jūs esat gatavs atvērt savu dzīvokli, un vai Ilvesa kungs arī būtu gatavs atvērt savu dzīvokli, ka visi tur staigā un pastaigājas un skatās? Nē, protams, ka nē.
Vai pietiek īsu atbildi? Okay. Varbūt ir vēl kāds jautājums? Jā, lūdzu. Man ir tāds jautājums, kā man, piemēram, cīnīties ar maniem vecākiem, kas ir gatavi, kas bija iepriekšējā prezentācijā, tiešām ievādīt visus tos drošības kodus bankas iekšā, atbild uz visām vēstulēm un iet visiem saitiem un visu ko. Un kā tad man to procesu, lai drošība tiešām ir kā process, nevis kā produkts, vai ir intelektuāli risinājumi, piemēram, vēstuļu pārbaudēji, mēģinot noķert pirms vispār, tādi seniori, teiksim, sāks atvērt tas vēstules un kaut ko iet iekšā, teiksim, programmatūru izstrādāt, es nezinu, datora ielikt kaut ko, lai, ar tādiem cilvēkiem un to konservatīsmu kaut kā. Jā, šis ir labs jautājums. Es viņu paplašināšu nedaudz, atļaušos. Ok, tad tuliņ arī beigsim. Es viņu paplašināšu ne tikai jāpadomā par mūsu vecākiem, bet arī par mūsu bērniem. Ar bērniem ir vieglāk, es teiktu. Bērniem, tas ir mans tāds arī varbūt vispārējais uzskats, ka bērnus nevajag aucināt, viņiem vajag rādīt piemēru, un tad viņi paši no tā piemēra iemācās, un šajā ziņā ir varbūt labāk, bet tomēr arī saviem bērniem pastāstiet par tām 5 drošības higienas lietām. Attiecībā uz vecākiem es domāju, ka mums viņiem ir jāpalīdz, respektīvi ir lietas, ko viņi vairs, diemžēl, neiemācīsies, un jā, ir rīki, kurus var uzstādīt uz viņu datoriem, bet ar to nepietiek. Tomēr mums viņus vajadzētu pieskatīt, palīdzēt viņiem ar to. Es domāju, ikdienā, jā. Es saprotu, ka vairāk laika jautājumiem nav, jā? Ok. Man bija mājiens, ka vislabākais jautājums bija tas, uz kuru atbildi ir visīsākā, bet es jums došu otro balvu. Jautājums par bērniem un vecākiem man tomēr patika labāk. Kā es teicu, pilnīgi subjektīvi. Paldies, ar to mēs esam pirmo daļu nobeiguši. Tagad seko kafijas pauze, atpakaļ jābūt ir 12:45. Lai atrastu to vietu, jāiet ārā pa kreisi un jāsako norādēm. Vislabāk!